Un mums te ir iestās elektriskais katliņš. Tilpums apmēram uz litru varbūt. Alksne ar čiekuriem. Liekas, ka esmu atradis. Priekš manas tradicionālās jasmīna tējas vēl ir vajadzīgs sievas zariņš. Ir krāsa. Pasautējot pusstundu bez elektriskā loka. Spageti es uzvarēju ar teikšanas režīmu. Esmu iztaisījis pirkumu un teikt, esmu saņēmis sūtījumu. Un mums te ir iestās elektriskais katliņš ceļojumiem. Un tam katliņam ir divas funkcijas. Viena funkcija uzvarīt spageti, un otra funkcija ir iztaisīt mano jasmīna tēju. Tas ir tēju faktiski iztaisīt no zariem. Taisam vaļā. Šitai es laikam esmu nopircis apavus. Apavi ir domāti viscaur gumijas. No čibu materiāla. Cerams, ka pusgadu viņi kalpos. Tālāk ir atsturoša lenta. Es to lentu gribu uzlikt uz 7 ratiem, uz kuriem es vedu telti, ka brauc makšķerēt. Lai es varu pa krēslu iet ar tiem ratiem. Un vēl es to lentu varu uzlīmēt tādu plantu strēmelītu uz pludiņa. Jo, ka es karos makšķēt, es pirms gaismas var iet makšķēt, un karosas ir tāds zivis, kas var sākt copēt pirms gaismas. Te ir gumija. Tas laikam priekš makšķiem tā gumija. Un šeit tas katliņš ir. Skatīsimies katliņu. Katliņš domāts, ka ir ar programmu. Tilpums apmēram uz litru varbūt. Un pieslēdzās viņš laikam pie elektrības ar vadu. Ar kādu vadu pieslēdzās pie elektrības. Pēc lapām liekas alksnes, bet jābūt ir obligāti čiekuriem. Alksnes raksturīgs ar čiekuriem.
Kaut gan īstenībā ir vienalga, kādus zars to salauz. Alksne ar čiekuriem liekas, ka esmu atradis. Priekš manas tradicionālās jasmīna tējas vēl ir vajadzīgs sievu zariņš. Uzminiet, kāpēc. Tagad viss smuki ieliek katliņā un iozvēr šitā zariņa. Tēja ir jāvāra parastāko teikans režīmu. Ieslēgt tagad ir uzsliet ūdeni. Un izslēdzam. Tam katliņiem ir 500 vati un ir pagājušas 20 minūtes. Tagad ir jāskatās, vai ir krāsa. Ir krāsa. Es esmu izvairījis pārlauzu spagetī ar teikans režīmu. Vienkārši uzvarot to un pēc tam pasautējot pusstundu bez elektriskā loka. Šeit man vēl buljons ir, kur var pielikt klāt. Bet jūs uzminiet, kas tas pa buljonu ir. Spagetī es uzvarīju teikans režīmu, un šitais tas režīms ir. Šitais tagad ir izslēgt. Un šitain ieslēgt ir. Viņš grib silīt līdz 100 grādiem. Te pa jaunu. Izslēgt, ieslēgt. Un te vēl var uzsilīt līdz 45 grādiem. Līdz 55 grādiem silīt, līdz 60 grādiem. Vēl pa citiem režīmiem. Tad ir ieslēgt. Un te ir rīsu režīms. Un biezpuds es varu ar rīsu režīmu, piemēram, griķis vajag tieši mazliet pavārīt. Savādāk tos modernos griķis nevar izvārīt. Tas ir 20 minūtes tagad. Tagad 25 minūtes, 30 minūtes, 35 minūtes, 40 minūtes. Tas laikam ir viss. Un tagad aiziet uz 40 minūtēm. Viņš uzkars ir, bet mēs neko nevārīsim, mēs slēgsim ārā. Tagad izslēgt. Un te ir vēl sautēšanas režīms. 35 minūtes sautēšanas režīms, 45 minūtes, 60 minūtes.